Sveiki, draugi! Atkal Madars. Esmu regresologs hipnoterapeits. Gribu padalīties ar jums ar tādiem iespaidiem. Man pašam tikko bija seanss hipnozes, un kurā atklājās pārliecība manējā iekšējā, ka neesmu spēcīgs, ka esmu vājš. Ja? Un tas atklājās tā, ka 7 gadu vecumā, zāģējot malku, ja, tētis par manīm tā kā pasmējās, ka es nesu mazu, zāģēšanas malkas beigās, nesu mazus kociņus zāģēšanai, ja, ka viņš parādīja uz muskuļiem man un teica, ka tāds pasmējās un viss riņķī pasmējās, ja, ka tā kā esmu vājš, ja, un izrādās, redz, ar tādu pārliecību esmu dzīvojis savu dzīvi, ja, un tas negatīvi tātad ietekmē visu dzīvi, un kad jūtos vājš, ja, kad nav iekšējais savs es, savs stienis, ja, kā to saka, un tātad tas negatīvi ietekmēja man dzīvi. Ja, un pēc seansa tātad tās pārliecības negatīvās tiek izmainītas, ja, un tagad sajūtas pilnīgi citas. Esmu spēcīgs, ka varu izdarīt, sasniegt savus mērķus, ja, un tātad virzīties dzīvē uz priekšu jau ar citām domām, ja, par sevīm un tādā veidā. Tā kā tā lūk darbojas hipnozē, ja, un katram no mums iekšā, redz, ir tādas pārliecības, kas neļauj dzīvē virzīties uz priekšu, ja, un sasniegt savus mērķus vēlamā ātrumā, sasniegt rezultātus, ja. Tātad šādām metodēm, hipnoterapiju, tas ir iespējams izdarīt, ja, un pārliecības tātad izmainot, ir pilnīgi cits skatījums uz dzīvi. Tā kā super, uzreiz sajūtas ir foršas. Tas, protams, jāiet un jāapstiprina ar darbībām, ja, lai tas darbotos ritīgi smadzenēs, lai pārkārtojās neironu savienojumi un tā tālāk. Tā kā tas tā darbojās. Navot tādā veidā. Tātad, kas vēl? Man ir kanāls superterapija.com, mājaslapa, ja, superterapija.com, un YouTube ir kanāls Superterapija saucās, kur var paskatīties vairāk informācijas par hipnozi, par to, kā tas darbojās, ja, kā tas pozitīvi ietekmē dzīvi un ka tas reāli dod rezultātus, ja, izmainot tātad šīs negatīvās pārliecības. Tā kā tā, draugi, iesaku vērsties, ja jums arī dzīvē ir tādas sajūtas, ka kaut kas neļauj attīstīties, ja, sasniegt savus mērķus, tad droši vērsieties pie maniem, atrodiet mans kontaktus mājaslapā, var pieteikties bezmaksas konsultācijai ar maniem un arī sameklēsim jūsējās problēmas un kā tās novērst, un lai varat attīstīties dzīvē. Tā kā tā, pagaidām, čau!